Bet ir kāds padoms, ko tu sniegtu jebkuram vidusskolēnam? Ir dažādi padomi. Ir tāds padoms, ka dari, kas tev patīk, un panākumi tev atradīs. Tam es tā daļēji ticu. Tur ir bišķītiņi tas glancoto žurnāla moments, ka, teiksim, viens no 50 vai 100 cilvēkiem, kurš studējis mākslu, ir tiešām kļuvis ļoti, ļoti sekmīgs. Viņš būs visos glancētajos žurnālos, bet par pārējiem tajos īpaši nestāstīs. Ir augstāka, zemāka riska izvēles. Tas noteikti jāņem vērā. Tā tad ir pasaulē daudz zvejnieku, kas cieš badu, bet ļoti maz, teiksim, inženieru vai santehniķu vai zobārs, kas cieš badu. Savukārt viņiem ir mazāk iespēja kļūt varbūt tiešām izciliem, bagātiem un slaveniem tajās savās jomās. Tad darīt lietas, kuru interesantums nav acīm redzams. Ir, teiksim, lietas, kas ir acīm redzami, interesants, varbūt psiholoģija, varbūt komunikācija. Tajā laikā, kad sāk studēt, varbūt politika, ekonomika bija acīm redzami interesants. Un varbūt ne tik acīm redzami interesants ir tādus, kur sākumā ir jāiedziļinās tajos cietajos priekšmetos, tā saucamajos. Studiju gadu piedzīvojumi un atklāsmes. Raidījumā Grāts kabatā. Katru otro trešdienu 16.